79% jauniešu pēc skolas Latvijas statistika ir nesporto, nekur neiet. Vēl viens lauks, ar ko es saskaros ikdienā darbā savā, strādājot no rīta līdz vakaram, par ko es mazliet esmu šokēts, jā, bet man atved bērnus tā nav pirmā reize. Un cilvēkam 59, 10 gadi, 11, viņam liekas svārs mazlietiņ. Un viņš 3-4 gadus jau iet kaut kādā sporta veidā. Bērns nevar reizi atspiesties. Bērns nevar pietupties normāli. Bērns nevar vispār neko. Viņam vispārējā fiziskā sagatavotība, attīstības līmenis ir 0. Viņš ar vecumokli vienu reizi var palikt. Tā ir milzīga problēma, kuru jārisina valsts līmenī, es uzskatu. Es redzu jau, ka tā ir ļoti liela problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka bērni it kā iet, viņu atved pie normāla trenera, kurš ar to dzīvo. Un tu redzi, ka bērnam nav vispārējā fiziskā sagatavotība. Tas ir mazliet uzbrauciens kolēģiem, bet kolēģi mīļi nav tikai boks vai kickboks un tā. Jebkurš cits sportoveids lieciet bērnam vispār fizisko sagatavotību. Tāpēc, ka ir standarti līdz 8-9 gadu vecuma bērnam jāmāk atspiesties vēlams 10 reizes. Jā. 20 pietupieni ar lecamauku līdzdegt vairāk nekā viena reize. Vēlams vispār minūtu lekt. Tu smejies, bet tā ir. Nevar bērni to izdarīt. Un tād, kāpēc es pieminēju, ka valsts līmenī tas jārisina, tad mēs varam runāt par kaut kādu nacionālo ideju kā tādu.